Labdien! Šodien es iepazīstināšu tuvāk ar apmācību programmu olfaktoterapijā. Kas ir olfaktoterapija, kā notiek apmācība un kādas ir apmācību tēmas? Olfaktoterapija ir terapija caur ožu, un oža mums ir ļoti smalks mehānisms. Ožas analizators spēj analizēt aptuveni 10 000 aromātus, kuri ir sagrupēti pa grupām. Un iedziļinoties šajā ožas analizatorā, mēs saprotam, cik viņš ir unikāls, cik mūsu oža ir unikāla, kā viņa spēj atpazīt aromātus, kā spēj analizēt to, kas patīk, kas nepatīk. Un kādēļ mums oža ir tik svarīga? Jo oža var pateikt mums, uztverot šo aromātu, vai nu brīdināt, piemēram, ja mēs sajūtam izplūdes gāzes vai kādu draudīgu aromātu, ja šie signāli tiek sūtīti smadzenēm, un cilvēks saprot, ka ir jāuzmanās, ka šis aromāts nav veselīgs, viņš apdraud mūsu dzīvību, piemēram. Vai arī mēs pasmaržojam ēdienu un mēs sajūtam šo garšīgo aromātu, sieklas saskrien mutē, un ožas centrs signalizē, ka mums patīk un ka tas priekš mums smaržo garšīgi. Un arī šeit ne visiem viens ēdiens smaržos garšīgi. Un tas pats ir ar aromātiem. Smaržojot ētriskās eļļas īpašā veidā, to es mācu un stāstu nodarbībās, šis smaržu centrs analizē un sūta impulsus un informāciju tālāk uz limbisko sistēmu, kas ir mūsu emocionālās smadzenes, un tad notiek šo aromātu arī atpazīšana, un šie aromāti saistās mums ar dažādām mūsu emocijām, un tādēļ aromāti var izsaukt arī patīkamas un nepatīkamas atmiņas, un arī palīdz balansēt šīs nepatīkamās emocijas, iedot šo plusiņu un nomierināt no stresa, mazināt bailes, piemēram, un tādā veidā mēs strādājam ar dažādām sajūtām un dažādām emocijām, jo tas ir ļoti smalks mehānisms, to es visu stāstu apmācībā, kā tas strādā, kā tas notiek, kas ir svarīgi, ja? Un pirmā daļa, apmācības daļa ir iepazīsti sevi. Un šeit ir 2 online bloki, ja, tās nav tikai 2 nodarbības. Katra šī online nodarbība ietver vairākas nodarbības, olfaktoterapija 1 un olfaktoterapija 2. Un šis jau ir pieejams ierakstā, tātad teorētiskā daļa, kuru varam apgūt svētā laikā. Un pēc tam ir 3 klātienes nodarbības, kuras notiek 1 reizi mēnesī, bet ir iespējams arī attālināti, tad mēs vienojamies, vai tie ir vairāki cilvēki grupā, vai ir iespēja arī šo veikt individuāli. Un tad es iepriekš izsūtu ēterisko eļļu paraudziņus. Kad komplekts ir saņemts, tad mēs varam uzsākt šo nodarbību attālināti Zoom platformā,
un arī veikt ļoti kvalitatīvi šo procesu, jo galvenais ir ēterisko eļu klātbūtne un darbs ar ēterisko eļu. Un tas var notikt gan klātienē, gan attālināti. Tikpat kvalitatīvi un tikpat efektīvi. Es šo procesu esmu apgūsi un es varu vadīt šo procesu tikpat kvalitatīvi, jā, gan klātienē, gan arī attālināti. Un otrā daļa ir palīdz citiem. Lai mēs spētu palīdzēt citiem, pirmkārt mums ir jāaiziet šis process cauri pašiem, jāsajūt, kā šīs emocijas strādā, kā viņas mēs varam balansēt. Ja? To visu mēs izlaižam caur sevi un sajūtam sajūtu līmenī. Un, jā, pirmajā daļā notiek darbs ar sevi. Un otrā apmācību daļa ir tiem, kuri vēlās arī palīdzēt citiem, un šeit mēs ejam dziļumā. Gan ar teoriju, gan arī ar praksi, un vēl tiek papildus iedotas vēl vairāk ēteriskās eļļas. Pirmajā daļā mēs iepazīstamies ar 28 līdz 35 ēteriskajām eļļām, un 30, 35 ēteriskās, tātad 20, 25 ēteriskās eļļas ir otrajā daļā. Tātad otrajā daļā strādājam gan ar jau iepazītajām ēteriskajām eļļām, gan pievienojās jaunas ēteriskās eļļas. Šeit ir 5 reizes klātienes nodarbība, 1 reizi mēnesī vai arī attālināti, tātad darbs var turpināties arī attālināti. Un ir 2 bloki arī ar online nodarbībām jau ierakstā. Un trešā daļa ir tā, kad mēs uztrenējam prasmes. Un šī iespēja ir arī gan klātienē, gan attālināti, jo praktiski strādājam pāros, lai uztrenētu prasmes darbā ar klientiem. Šeit ir daudz nianses, daudz mēs runājam, arī teorētisko daļu, jo ir jāzina, jāizprot emocijas, un es mācu, kā piemeklēt ēterisko eļļu vai vairākas ēteriskās eļļas emocijām. Tādēļ šī metode ir terapeitiska, jo mēs šeit strādājam dziļi ar dažādiem emocionāliem blokiem, un vienā terapijas reizē ar klientu mēs strādājam 5 līdz 8 eļļas, un nodarbībā mēs strādājam 8 līdz 10 eļļas. Ja? Tās var būt 5 līdz 10 eļļas vienā nodarbībā. Apmācību tēmas ir ļoti daudz, vispusīgas un plašas. Ja? Tātad mācāmies par visām galvenajām emocijām, gan bailēm, dusmām, skumjām, prieku, kā ar visu šo strādāt, kā mēs varam nonākt šajā prieka stāvoklī un panākt šo labo sajūtu sevī katru dienu, justies labi katru dienu. Un tas ir iespējams, un saprast, apzināties šīs savas emocijas un laicīgi apzināties un mainīt. Un es iedodu šīs tehnikas, kā to darīt. Es iedodu vēl papildus elpošanas tehnikas, dažādas tehnikas, ja, savās nodarbībās, kā palīdzēt veidot savu dzīvi tā, lai es justos labi katru dienu. Un ēteriskā eļļa ar savu unikālo molekulāro sastāvu ir milzīgs atbalsts gan mūsu fiziskajam ķermenim, gan arī mūsu emocijām. Šeit mēs runājam arī par psihosomātiku, kā emocijas ietekmē fizisko ķermeni, ko ar to visu darīt. Par ekopsiholoģiju, kā varam vēl sev palīdzēt. Mēs dziedinam savu iekšējo bērnu, mēs viņu samīļojam. Ir ēteriskās eļļas, kas tieši uz to strādā.
Mēs visi šajās nodarbībās, šajā kursā izējam cauri visiem šiem procesiem, kā atrast savu balansa punktu un kuras būs tās ētriskās sēras, kas man iedos balansu, kā tikt galā ar šīm emocionālajām šūpolēm, kas mūs šūpo nemitīgi, cik svarīgi ir apzināties savas vajadzības, kā apzināties vajadzības. Es dodu dažādus testus, kā mēs apzināmies to, kas mums vairāk ir nepieciešams, kā mēs meklējam šo mīnusu un pārvēršam par plusu. Protams, pašcieņa un pašapziņa. Kā celt pašcieņu, kā atpazīt, ka mums ir pazemināta pašcieņa un pašapziņa, kas par to liecina, kā atpazīt šo problēmu un daudzas citas problēmas. Un ļoti, ļoti daudz informācijas. Šajā kursā ir ļoti daudz informācijas, gan teorētiskās, gan praktiskās. Kursu noslēdzot, katru daļu jau noslēdzot, arī pirmo daļu noslēdzot, es dodu ļoti pilnīgus aprakstus, kurus neatradīs nevienā internetu vietnē par ēterisko eļļu šo te emocionālo iedarbību, ja? Un tas ir tas darbs, un tās ir tās zināšanas, kuras vairojot, mēs pirmkārt varam palīdzēt sev un palīdzēt arī sev tuvajiem, palīdzēt draugiem, palīdzēt paziņām, palīdzēt saviem klientiem un sniegt arī šādu pakalpojumu. Tā kā laipni aicināti uz manām apmācībām. Pieteikšanās var rakstīt manu e-pastu, var zvanīt uz manu tālruni. Ja es tajā brīdī neatbildu, tad es noteikti piezvanīšu, jo var sūtīt īsziņas veidā, jo tad, kad es strādāju, protams, es nerunāju pa tālruni. Var iet uz apmācību platformu gatavojamkosmētiku.com un iegādāties olfaktoterapija 1, pēc tam olfaktoterapija 2 un sākt apgūt jau online nodarbības, un tad mēs jau vienosimies par klātienes vai attālinātajām tikšanās reizēm. Un, ja tā būs klātiene, tad tas var notikt arī individuāli, un tas var notikt arī grupā. Un online arī var notikt individuālās apmācības un var notikt arī nelielās grupās. Visas šīs nodarbības, ja notiek grupās, tad šīs grupas ir ļoti nelielas. Tātad 5, 6, maksimums 8 dalībnieki vienā grupā, jo darbs ir ļoti, ļoti individuāls. Un klātienē tātad notiek apmācība no 10 līdz 16. Tātad pilna darba diena ar nelieliem pārtraukumiem. Ja tas ir individuāli, tātad šis laiks ir nepieciešams mazāks, jo tā ir individuālā sesija, kur ir ļoti liela priekšrocība apgūt šo procesu arī individuāli, jo tad mēs strādājam tikai 1 pret 1 un iedziļināmies tikai konkrēti tā cilvēka vajadzībās un problēmās, kas ņem dalību šajā apmācībā. Un tāpat arī ir online, tātad var būt nelielā grupā un var būt 1 pret 1 kopā ar mani. Un es vadu šo procesu un ir ļoti individuāla terapija un arī apmācība vienlaicīgi. Tā kā droši var pieteikties, informācijas ļoti daudz, metode fantastiska, jo Francijā šī metode ir ārstniecības terapeitiskā metode, valstī atzīta terapeitiskā metode, kuru es arī esmu apguvusi Francijā.
un šīs zināšanas nododu interesantiem, un jau no pirmajām grupām es varu teikt, ka dalībnieces ir ļoti pateicīgas, apmierinātas par šīs terapeitiskās metodes iedarbību un par to zināšanu apjomu, ko es sniedzu. Tātad laipni aicināta kursā un gaidu pieteikumus un vienosimies par apmācību laiku un par apmācību iespējām. Tātad apmācība uzsākas online, nodarbības jau ir pieejamas un var apgūt svētā laikā. Tātad, jā, olfaktoterapija 1, olfaktoterapija 2. Un tas ir tas pats sākums, un tad mēs turpinam ar klātienes vai attālinātajām nodarbībām, ņemot jau talkā ēteriskās eļļas. Jā, tas tādam ieskatam, un lai prieks apgūt jaunas zināšanas, jo zināšanas ir nepieciešamas mūsu izaugsmai, bet šeit ir pievienotā vērtība šīs ēterisko eļļu vibrācijas, kad mēs caur šo pozitīvo aromātu spējam paaugstināt savas vibrācijas un nonākt savā vislabākajā resursā, atgūt spēkus, iegūt papildus enerģiju, balansēt šīs negatīvās emocijas, viņas apzināties un ar viņām jau veiksmīgi strādāt ar ēterisko eļļu palīdzību. Un, jā, justies labi katru dienu un nonākt satikties ar sevis vislabāko versiju. Tā kā tas ir iespējams ar olfaktoterapijas metodi. Paldies, ka skatījies, un uz tikšanos kādā no nodarbībām!